Gribāt zināt, ko nozīmē valstiskie lēmumi? Vai ko patiesībā dara tie cilvēki, kuri šodien sevi sauc par Latvijas valsts patriotiem? Iziesim cauri ārkārtīgi vienkāršu matemātiku. Latvijā pagājušajā gadā, 2023. gadā, piedzimā 14,500 bērni. Pieņemsim, ka vienā klasē, pirmā klasē, ir 26 bērni. Tad sadalīsim to pamatciparu par 26. Saņemsim pirmo klašu skaitu, bišķiņ vairāk par 500. Pieņemsim, ka vienai skolai būs 4 pirmās klases. Tā ir ideāla skola. Un sadalīsim to 500 plus ar 4. Mēs ar jums saprotam, ka Latvijai tuvākajā nākotnē būs vajadzīgas 130 skolas visai Latvijai. Šodien tas ir 500 plus. Jūs saprotat, kādu ļaunumu šie cilvēki tagad nodara mūsu valsts nākotnē? Kas pēc būtības nozīmē visā tā darbība, ko viņi tagad realizē mūsu valsti ar karogu, ar mūsu himnu un ar vārdiem, ka viņi ir Latvijas patrioti. Mana subjektīvā skatījuma neko labu viņi nedara. Bet katram cilvēkam jāizdara savu secinājumu. Ja viņš ir kopā ar Latviju, viņš ir par Latvijas nākotni, tad viņam ir jārīkojas attiecīgi. Vēlēšanas ir tā iespēja parādīt savu nostāju, nevis akli, bet ar prātu un ar sirdi, domādams par savu valsti. Vēlēšanas ir jāpiedalās obligāti. Tikai ir jābalso par savu Latviju, nevis par cilvēkiem, kas sevi sauc par Latvijas patriotiem. Es tikko ļoti vienkāršā matemātikā jums pierādīju, kādu ļaunumu viņi atstāja mūsu valstī.